Tā, nu ko, Ivci, nu bišku parādi. Labi, es šitā parādīšu, te garāžas vārti. Ko nav jau izko slēpt? Ko tad tāds nāc? Kvadriņa mocīts. Un tā kā kadariņu parāda vēlreiz 300 eiro maksā, lai veči nāk naktī pakaļiņā. Bērnu nepadās. Kur redzam, skriejas, tā kā es stūrīšu, man vajag šitā vienu. Man jau stāv te viss samest iekšā. Izmēri ir... Es viņam vakar ruleti atnesu, bet tā arī neko nenomērījām. Tā ir palika par uz galda. Bet jums taču ir iespēja tādu atbraukt pašiem, izmērīt visu. Jā, un arī uzstādīt mēs arī varam. Tā viņi man izdarīja. Nu, tas ir laikam pareizākais, jo man tas galvenais ideja līdz tam lodziņam kaut kādu skapīt, lai neiet tajā logā iekšā. Un tad aiz stūra man... Tu logu gribi apiet? Nē, lai līdz logu, redz man šitas ir plauktiņš pa augstu. Plauktis teikt, ja tu var neko nelikt un tajā augšā. Var, jā. Būs neizmantot telpu. Jā, galvenais, lai logs nav ciet. Un otrs, ka redzēju stūrīšu, man tur stāv visāds elektrības, powerbank, viss kaut kas. Un tur es gribu kaut kādu galdiņu ielikt. Bet tieši priekšā, ka iebrauc, pašā galā ne, jo es kādreiz iedzīšu mašīnu, man sanāk līdz pašam galam iesam tiekšā. Bet galds vajadzīgs? Nē, šitajā pusē šito vispār neaiztiek. Motoru cels ārā? Neko tādu nevajadzēja. Vienīgais viņa izcelšana, viņš tā arī paliks ārā, nekad atpakaļ iecelt.